Skutelis ir studijā. Ziedi būs un oi kā būs. Kā zināms no vēstures grāmatām, pirmo puķi Latvijā iestādīja un pats personīgi izaudzēja Andris Šķēle. Un tagad to jau ir saugušas miljoniem, un ne par velti, starp saktas, puķu tirdziņš ir pārdzīvojis pašu saktu. Jo puķes mums patīk un tiešām, starp ne par velti, jo, ja skatās uz puķu tirdziņu, tad tā ir viena no ekskluzīvākajām celtnēm Rīgā. Un ekskluzīva nevis no tāda vizuālā viedokļa, bet būvniecības izmaksu dēļ gan. Un kas tur rītdien darīsies? Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Es pat nebaidītos teikt, ka saktas puķu tirdziņš patiesībā ir tāda Latvijas Wall Street, ja, kur var satikt visus svarīgākos cilvēkus Latvijā, protams, ja jūs tur nonākat 8. martā. Bet tas nav viss. Rītdien noteikti jārēķinās arī ar to, ka Facebooks būs pilns ar to, cik citām dāmām ir foršāki un radošāki vīrieši nekā tie, kas ir jums blakus. Un jūs spiedīsiet laiku, un ne jau tāpēc, ka patīk, bet tāpēc, ka nepiespiests laiks automātiski ir nelaiks, un sliktu laiku mēs svētkos negribam. Tādi lūk laiki šobrīd. Tas palielam arī viss par 8. martu. 8. marts būs galā, ņemat vērā, lieciet puķes vāzē, šampi leduskapī un liecieties uz auss, lai pasapņotu par dienu pēc 364 dienām.